Esiet sveicināti, florbola draugi! Ieslēdzamies Ķekavas sporta hallei, kur šodien LV Florbola līgas pusfināla sērijas otrā cīņa un vietējais Ķekava RB&B mēģinās uzvarēt un revanšēties par neveiksmi vakardien. Jančevskis piespēl uz vārtu priekšu, aizsniedzās līdz bumbiņai Jansons, bet nesevišķi kvalitīvs metiens. Klaus gan saglabā bumbiņu, šis jau krietni jāiesaistas cīņā ar Jančevski. Jansons metiens bumba vārtos, 1-0. Komandas kapteinis Klaus Jansons ar lielisku tālmetienu raida bumbiņu vārtos, pārspēja viņš Henriju Gustavu Magonu un Jansons atkal play-offos ir pierādījis, kurš ir komandas līderis. 10. vārtu gūms viņam jau Ulbruka bija vadībā par saviem pretiniekiem. Arī Ķekava pret Irlavu uzvarēja 5 spēlēs un Ķekava gan bija krietni ilgāku laiku vadībā nekā oponenti. Ķekava lapiņu. Un laba pozīcija ķērānam, vēl viena ekstra piespēle. Januševskis met, bet nepārspēja viņš vārtsargu un riskanti gūtajiem punktiem Florbola līgā. Tur ieskaitot arī pēdējās spēles Cēsu Lekringa sastāvā, pirms viņš devās leģionāru gaitās. Bet nu jau ilgāku laiku sausā ir Tiltiņš, bet tai pašā laikā sausā nav Ķekavas komanda. Ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā un šai sērijai tik tipisks precīzs metiens no tuvas distances. Valters Kalnietis raida bumbiņu vārtos un neizdodās šoreiz Barusam nogādāt bumbu līdz Deginam. Un te vārtu gūms. Šķietami no nekā. Ķekava it kā uzbruka, mēģina tikt pie 3. vārtu gūma, bet 5 minūtes pirms perioda beigām FS Masters Ulbruka ir tie, kas raida bumbiņu vārtos un izsvaru. Lapiņam 3. vārti play-off sērijā, bīstama epizoda. Vilmaņa metiens Kirilko jārāda savu meistarība. Gredzens pasodē bumbu laukuma centrā un uzreiz ātrs pretuzbrukums. Kirilko atcīt pirmo metienu un pēc tam Kovaļevskis nepārspēja. Kirilko man pat izdās. Bumbiņa Ķekavai fiksēts nodēļ pārkāpums un ātrs stūra izspēle. Bumba vārtos 3-1. Toms Ķērāns ir atpakaļ laukumā un Toms Ķērāns arī vietu finālā krīt Degins, bet diezgan tā teatrāli krīt. To uzķerās viena liela daļa tribīnē sanākušo līdzteju, bet ne tiesneši, bet Kasparu metienu padodās Artim Kenstovičam. 2-3 ieplanē bumbiņa Reņa Kirilko vārtos. Artis, kurš atgriezies no vienas sezonas stažēšanās. Januševskis izkārto savu metienu, bet trapa vārtu pārlikni. Piespēle un 2-1. Ķērāns met pats un Toms Ķērāns iemet pats. 4-2 kārtējo reizi 2 vārtu pārsvars laukuma saimniekiem šajā spēlē. Un nepareizo virzienu izvēlējās, uz kuru skriet. Ja, protams, ātrumā bija jāpieņem lēmums. Iespējams, uz otru pusi izietu vienatnē pret pretinieku vārtsargu, bet te no gaisa bumbiņu vārtos triec Toms Bitmanis. Jau beidzies soda laiks. Ernests Ronis ļoti lēnām kāpja laukumā, jo bumbiņa ir vārtos. Nu, šī arī epizode, kur iespējams, ja būtu video atkārtojuma iespēja tiktu prasīts caurskatīt, vai nav augstu pats. Gailis garā apmala 2 Ķekavas spēlētāji un
patrocē viens otram, beigās bumbiņi nonāk pie Ulbrokas un metiens Nikolas Burbo. 4-4 pēc ilgāka laika. Viesi ir panākuši izlīdzinājumu šajā spēlē. Viss sākās ar to, ka šķietami labi iespēlēta bumbiņu uzbrukuma zonā. Jančevskis uz pretējo malu un Leksis met pāri vārtiem, bet Vilmans tikmēr vēl vienreiz ar ķiverātu vairāk Kirilko tiltiņa metienu. Gan mēģināja prasīt arī noraidījumu, un te ar ķiverātu vairāk metienu arī Magons. 1-1 abu vārtsargu. Lapiņu atrodās guļus uz laukuma apmalēm. Kovaļevskis prasa noraidījumu, noraidījums nesako, un te izspēle. Jau praktiski. Kas par kļūdu un punktu tomēr nav vārtos pēc Kovaļevska metiena. Jau Ķekavs skriet pretus. Tas arī ar Rikšatu palīdzību dabū bumbiņu vārtos. Un te no vārtu priekšus netiek līdz bumbai. Klausi Jansons, tikko ķēra galvas Masters fani tagad. Izstāsta, ka Ķekava ir pārgājis uz spēli divās maiņās. Masters tikmēr turpina spēlēt trijos virknēmos, kas vēl viena kļūda Mētras izpildījumā un ķērānam no tuvas distances. Krīt Jančevskis, neties līdz viņam bumbiņa tāpat nebūtu nonākusi, jo atkal vietā Ernests Ronis. Jansons. Un vārti 5-4. Šķita jau, ka visa Ulbrokas komanda vai vismaz daļa no tiem, kas bija laukumā, noticēja, ka Klaus izdarīs metienu. Taču sekoja vēl viena ekstra piespēle un Markus Januševskis ir tas veidā. Melgailis nepārspēja viņš sasteigt notikumus laukumā, bet nevarētu teikt arī, ka Ķekava būtu pašlaik ielīdus dziļā aizsardzībā un te gandrīz ar veiksmes palīdzību. Šāda būtu bumba pēc iespējas tālāk, to arī izdara. To arī izdara Klaus Jansons un vēl mēģina Morozovs raidīt bumbu vārtu virzienā. Varbūt nedaudz tad samocīta beigas. Ķekava jau bija nosvinējusi uzvaru, bet viņš šodien var uzvaru nosvinēt divas reizes. Arī tā bieži negadās. Tātad Ķekavas komanda, kura spēles lielāko daļu tomēr bija vadībā. Līdz ar to varētu teikt, ka visnotaļ pelnīt izcīna uzvaru ar rezultātu 5-4.